Jau iepriekšējās sezonās mēs esam pārveidojuši telpas nelieliem ģimenes uzņēmumiem. Un arī šajā sezonā, šajā pirmsvētku laikā vēlamies iepriecināt kādu nelielu uzņēmumu, kas ir tikpat kā ģimene – Svaigi LV. Viņiem nepieciešams pārveidot telpu, kur viņi tiekās ar sadarbības partneriem, ar klientiem, mūsu pašu zemniekiem. Man palīgā nāks Linda. Čau! Čau, Kristap! Kas ir viens dārzenis vai auglis, kas uzreiz tev nāk prātā no mūsu pašu zemes dzīvēm nācis? Kartupelis. Kartupelis! Iesim meklēt kartupeli, tikai šī teritorija ir diezgan liela. Mums vajag vispār atrast, kur tad īsti ir Svaigi LV. Čau! Nu tad šī ir tā telpa, ko tu vēlies, lai mēs pārveidojam? Nē, šajā telpā var saņemt savus pasūtījumus. Vai jūs esat kaut ko pasūtījuši? Jā, viņi gribēja kartupeļus. Mēs varam sagatavot visu, ko vēlaties. Klausies, Elīna, kā tu izdomāji pieteikties? Mums bija tāds plāns jau vasaras sākumā, ka mums ir pēc 7 darbības gadiem jāatsvaidzina tās telpas, kurās mēs ikdienā strādājam, kur nāk mūsu piegādātāji, kur nāk mūsu klienti. Un parādījās šis projekts, kurā var pieteikties ar telpām. Mēs nolēmām, ka tas būtu tāds ļoti labs iedvesmas tāds pirmais solis, kā to varētu tālāk turpināt. Kopumā man jau šķiet, ka te būtu nepieciešams kaut kāds tāds, tādas fermas, tādas dizains, ne? Ko tu saki? Nē. Nē? Elīna ar droši vien, nē, tikai ne to. Šo uzņēmumu, šo darbu es sāku pirms 7 gadiem, kad manai meitiņai bija 1 gads. Un tajā laikā es izmēģināju visdažādākos vietējo produktu pasūtīšanas veidus. Un tajā procesā es ļoti skaidri ieraudzīju, ka mums Latvijā, laukos, ir brīnišķīgi augstas kvalitātes produkti, bet tie reāli nav aizsniedzami mūsdienīgam, aizņemtam un strādājušam ģimenes cilvēkam. Un manī nostiprinājās tāda pārliecība, ka Latvijā pilnīgi noteikti ir nepieciešams servis, kas saved kopā mūsu zemnieku saimniecības, mazos ražotājus ar pircējiem, priekš kuriem viņi reāli šos produktus arī audzē un rada. Un tā pirms 7 gadiem es izveidoju Svaigi LV. Mums ir daudz sadarbības partneri, ar kuriem mēs kopā taisam dažādus projektus. Un tajā ikdienas ritmā mums ir nepieciešams satikties. Konkursam mēs pieteicām vienu no telpām, kur ikdienas darbā mēs diezgan reti izmantojam. Visbiežāk tās lietas, kas mums nav vajadzīgas vai kuras traucēja ikdienas tajā procesā, mēs telpā nolikām kā noliktavā. Es vēlētos, lai šajā telpā ir galds, pie kura mēs varētu ar cilvēkiem, mūsu sadarbības partneriem satikties, piesēst, pārunāt tās lietas, kas mums ir būtisks. Mēs esam konkursam pieteikuši arī virtuves daļu, kas ir neliela, bet tāpat, lai tur var uztaisīt kafiju, lai tur ir paredzēta vieta, kur novietot tās krūzītes un glāzītes, kas mums ikdienā ir nepieciešams. Un mans sapnis ir par to, ka cilvēks, kurš ienāktu Svaigi LV telpās, viņš redzētu tieši to pašu tēlu, kas viņam ir izveidojies ap Svaigi LV, ap mūsu darbu, ka telpas to stāstu turpinātu stāstīt. Skaidrs. Nekādas jau tādas omalīgās tikšanās te nesanāk. Tiešām tā, kā Elīna skaidro, te ir noliktava. Tā ir tikai vienkārši galds. Plaukts, kaste. Un kas te tālāk? Virtuvīt. Un tur tālāk ir virtuvīt. Šī, es teiktu, arī ir tāda drīzāk virtuvē noliktava. Te ir vienkārši sanests viss, lai kaut kā varētu salikt. Skapis ir milzīgs, melns, izskatās kā paštaisīts. Kastes. Tātad noliktavas tēma turpinās. Redzēt, kāds tas galdiņš ir? Lidojošais galdiņš. Kas slēpjas tur, tajos skapīšos varbūt paskatāmies. Jo tur tādi caurumiņi, varbūt kartupeļu stāv. Šis nevarās vaļā. Šis gan neticēs. Radiators. Wow! No viņa siltuma, es domāju, tiešām nesagaidīs. Kā tu, kā dizaineri, plānot šādas 2 telpas, kur vienā vairāk tāds tomēr klientu uzņemšana,
Un te jau it kā nevajadzētu to galdu, nevajadzētu krēslu, bet te būtu tāda jauka virtuvīte. Tur būtu atpūtas telpa, un šeit būtu virtuvīte. Bet tieši tā, noteikti jāpadomā par kaut kādu veiksmīgāku risinājumu, kur apsēsties, kas varbūt nav jābīda, bet to var vienkārši izmantot. Noteikti jāatrod vieta arī mikroļņu krāsniņai, kafijas automātiņš, viņi izskatās arī to izmanto. Leduskapi noteikti kaut kāda veiksmīgāka vieta, varbūt nedaudz augstāk jāpaceļ, lai nav katru reizi jāpieliecās pakaļ savam kartupelim. Iesim uz to telpu, es gribu vēl tavu redzējumu saprast. Kā vīziju es redzu šeit, kad varbūt varētu apvienot šīs divas telpas kā vienā. Ok, kā to panākt? Izmantojot vienu krāsu, kas sasaucās gar vienu šo sienu, un tur paturpināt virtuvē. Līdz ar to tā kā radot kā vienu kopēju telpu. Te veidojās viss tā kopā. Kā paturpinās stāsts no šīs telpas uz to telpu, jā. Nenodalīt šīs telpas, bet tā ir visa vienota telpa, kur tikai ir zonējums. Jā. Ko tu saki kopumā par šo stūri, aizkari, sienas? Man īstenībā ļoti patīk sienas apdara šeit, jo viņi ir ļoti veiksmīgi izvēlēti, jo noslēp dažādus nelīdzenumus uz sienas. Un mēs varētu šo sienu varbūt kaut kādā veidā izcelt. Kā to parasti dara? Varbūt ar krāsu. Labi. Un viņi jau te tomēr vēlas, lai te būtu gan sarunas par biznesu, par sadarbībām un tā, gan arī, tomēr nedaudz arī atpūsties, jo virtuve ir tam domāta, lai nedaudz atvilkt telpu, tu paņem, uztaisi sev kafiju, un tad tu ar to kafiju, varbūt tu dodies atpakaļ pie darba galda, bet varbūt te var piesēst un pabaudīt atpūtas brīdi. Es domāju, mums viss ir skaidrs par šo telpu. Tagad mums ir jānoskaidro, kurš tad īstenībā šo telpu pārveidos, plānos visu pārveidi un kādā budžetā nāksies iekļauties. Braucam uz veikalu, veikt izlozi. Jā, braucam. Laiks izlozei. Elīna, klausies, vai tu jau esi aprunājusies, ko tad kolēģi tur gribētu redzēt? Tas, ko mums gribētos, ka šīs telpas turpina stāstīt to stāstu, ko mēs ar savu darbu ikdienā darām. Tad, lūdzu, interjera priekšmetu budžeta kategorijā. Kuru skaitli tu izvēlēsi? 1, 2 vai 3? Es ņemšu 1. 1. Nevaru tev uzreiz pateikt, vai tas bija tev prātā daudz vai maz, bet interjera priekšmet būs 2700 eiro vērtībā. Labi. Turpinām ar plānošanu. Vai plānosi tu, rasēsi, zīmēsi un tad visu to, vai arī to darīs IKEA dizaineri? Kuru skaitli? 1 vai 2? Es ņemšu 1. 1? Jep. Daudz tu esi darījusi. Varēsi nedaudz atpūsties. Tātad interjeru plānos IKEA. Labi, jā. Vēl smaids ir Elīnai. Jā, tādā ziņā tas taču forši paskatīties, kā kāds cits redz lietas. Bet redz, var jau gadīties, ka visu saplānos, bet skrūvēs tu pat ar kolēģiem kopā. Tad 1 vai 2 uz īstenošanu? 1. Vieninieki, visi vieninieki. Jā, lai iet. Opā, ar visu veselu kritienu, bet lūk, ar blīkšķi, labi. Ar blīkšķi. Tā gadās mēbeļu salikšanas procesā dažreiz pa kādam blīkšķim. Mēbeles saliksiet gan paši. Tātad situācija būs tāda. Dizaineri būs visu saplānojis, iedevusi visus rasējumus, visu, un lūdzu, kas tas būs jūsu telpās. Vērsiet paši vaļā un domāsiet, kā tas viss ir. Es domāju, ka mēs tiksim galā. Šeit ir skaidrs, redz, būtu divnieki, tas būtu samainītas lomas. Jā. Bija arī 3000 eiro izvēle un opcija, un vēl arī 3500. Bet es esmu pārliecināts, ka tā kā mums ir vienkārši pašas superīgākās dizainers, viņas arī ar šo summu. Es domāju, ka tā ir vienkārši tikai dāvana tajā procesā, ka mums palīdz plānošanā, vai ne? Jā. Visiem tiem, kur pieteikšies palīgā, tad es teikšu, jā, turēšu viņus pie vārda. Lieliski. Ķeramies pie darbiem. Ķeramies pie darbiem. Rādi, ko tu esi sataisījusi? Plānojot, mazliet pamainījām virtuves novietojumu. Tas būs gar šo ten sienu. Sāna siena. Bet kāpēc?
Manuprāt, tas ir nedaudz praktiskāk, jo šeit šajos skapīšos bija noslēpies radiators, ko, manuprāt, ir tomēr forši atklāt, lai telpā būtu siltums. Kas ir šajā telpā paredzēts? Es redzu, te ir galds, 4 krēsli, vēl 2 krēsli, tādām atpūtas brīžiem, jā? Atpūtas brīžiem varbūt arī tāda neformālā vietiņa, kur apsēsties ar sadarbības partneri, pārunāt turpmākos plānus vai vīzijas. Klausies, kas tev tajos? Tas taču nav loks. Kas tas tāds? Šie ir spoguļi. Spoguļi? Jā, jo Elīna ļoti vēlējās telpā spoguli. Labi. Un mēs viņai tādu arī ieliksim. Man interesē, kas ir šie? Šie ir bilžu rāmīši? Šie, jā, būs bilžu rāmīšu siena, jo Elīna ļoti vēlējās zonu, vietu, kur varētu redzēt šo Svaigi.lv stāstu. Un viņa teica, ka viņai ļoti skaistas bildes. Es nevaru sagaidīt, kad jau dzīvē to varētu redzēt. Klausies, kas tas pa paklāju ir, ko? Krista, es tev varu uzaicināt ekskursijā pa veikalu un parādīt, kas tas ir pa paklāju. Labi, ejam paklāju ekskursijā. Esmu nonākuši līdz mūsu paklājam. Jā, un uzreiz tu gribi rādīt šo, kuru tu esi izvēlējusies. Šis paklājs ir ļoti viegli kopjams. Tas ir arī ūdens izturīgs, jo, kā mēs zinām, šajā telpā tiks arī uzņemti cilvēki, kas ienāk ar ārā apaviem. Līdz ar to paklājam jābūt viegli kopjamam. Tur būs krēsli, kas bieži vien ļoti slikti bīdās pa grīdu. Arī var saskrāpēt to, un paklājs lielisks risinājums, kā šo atrisināt. Jauki. Vai šādi te ir arī kaut kādos citos līdzīgos toņos? Šis īsti varbūt neiedarēsies mūsu tajā interjera konceptā. Tumšāks, viņš labāk dabīgāks. Viņš iedarēsies, man liekas, tas tāds iztaisnīgāks krāsas. Forši. Šis ir foršs risinājums virtuvei. Atvērts plaukts, ko var dažādi kombinēt ar dažādām lietām, plauktiem, papildus āķīšiem, uzkarināt, padarīt plauktu varbūt kičīgāku, sev lietiņām mīļāku. Un es skatos, viņš ir ļoti funkcionāls. Tur tiešām tos knaģīšus var piekarināt, cik vien vēlas. Var ieplānot arī apgaismām apakšā zem šiem skapīšiem. Labi. Un tikpat labi, viņiem ir arī kājiņas, lai viņus likti uz zemes. Šos īsti ne, bet Enhet kolekcijā ir arī paredzēti skapīši, ko liek uz zemes. Mūsu dizainā, kur tu viņus izmantos? Mums tiek izmantoti gan sienas skapīši, gan arī viens uz grīdas liekamais, kur būs vieta mikroviņu krāsnī. Forši. Tu man esi atvedus pie rāmīšiem, un tev to ir ļoti daudz tavā dizainā. Jā, un arī IKEA piedāvā ļoti plašu klāstu ar rāmīšiem. Ir gan dažādi izmēri, gan dažādi krāsas. Un, lai neapmaldītos, mums IKEA mājaslapā ir arī iespēja sakombinēt, izveidot savu kombināciju ar rāmīšiem, kā vēlās salikt. Kā tu esi plānojusi to izvietojumu? Jo tiešām tā, kā tu saki, rāmīšu stils, dizains ir ļoti dažādi. Un kāds varētu teikt, nē, visādi ir labi, bet varbūt arī kaut kādā brīdī tas varētu būt par raibu. Es izvēlējos šo tumšo rāmīti Hofstad. Jā. Jo mums interjerā ir šāda koka mēbeles un dažādas detaļas, bet ne visi būs no šīs kolekcijas. Es izmantošu arī baltos, lai ieviestu kādu odziņu šajās fotosienās. Un es redzu, ka tur augšā arī ir rāmīts, kurā vēl ir arī rāmīts. Jā, šādi. Vispār klausies. Un te ir, piemēram, spoguļi. Vai bildes, tieši tā. Vai arī šāda kombinācija. Vai arī šo var kā milzīgi spoguli, un te ir viens rāmīts, un te ir 2 bildes. Visādi. Tieši tā. Man patīk šīs idejas un risinājumi, kas ir ļoti praktiski, funkcionāli un nemaksā dārgi. Un es ticu, ka to var izmantot arī jūs savā telpu pārveides procesā. Mēs atrodamies izremontētajās telpās, un kā tev patīk jaunais tonis? Man ļoti patīk. Man patīk tas, ka no tāda gaišāka mēs esam pārgājuši tādu sulīgāku, spilgtāku, tumšāku. Man ļoti patīk. Es skatos, ka tās pārmaiņas, kas top, man šķiet, ka būs ļoti skaisti.
Nu, lūk, šis ir tas saplānotais, kā izskatīsies, kas mums ir jāpanāk. Un kopā darbojoties, radīsim šādu telpu. Skaisti, ļoti skaisti. Es jau redzu, ka tas būs pilnīgi citādāk nekā tur, kur mēs sākām. Nu, tad ķeramies klāt. Elīna, vai tu līdz šim esi kaut ko pats samontējis savām rokām, vai šis ir tavs pirmais? Man ir pieredze, mums ir citās telpās ir arī no IKEA biroja galdi, jo es biju dzirdējusi par IKEA mēbeļu skrūvēšanu. Es gribēju pamēģināt, kā tas ir, un tad es esmu saskrūvējusi 2 galdus pats savām rokām. Forši. Ko darīt, ja pazūd instrukcija? Darba procesā? Nu, piemēram, es nezinu, bērni spēlējoties kaut kur aiznes. Internetā pie katras mēbeles ir pieejama montāžas instrukcija elektroniski. To var apskatīties un atvērt. Tad vienmēr var atrast. Jā, arī mums ir bieži vien jautājumi no klientiem, tad mēs paši izmantojam šīs elektroniskās rokas grāmatas, lai atbildētu uz jautājumiem. Lūk, mēs varam šeit izvēlēties, vai liekam nākamajā caurumā, vai montējam viņu nedaudz zemāk. Tādējādi tev būs nedaudz lielāka virsma, kur varbūt salikt kastītes. Mēs varam pagaidām tā, un es arī saprotu, ka jebkurā brīdī, kad būs nepieciešams, tad arī var tos attālus. Jā, pēc vajadzības, tad varēs pamainīt. Pēc tā vizuālā plāna tā arī ir paredzēts, ja, ka tās distances ir šitādi. Pēc vizuālā plāna, jā, īstenībā esmu ieplānojis, kad ir 2 apakšēji ir lielāki, un šis ir mazāks. Bet var dažādi. Ir arī cilvēki, kas izmanto skrūvgriezni ar akumulatoru, un es ieteiktu šādās situācijās lēnām to darīt, lai nepārgrieztu skrūvi, lai nebūtu tā, ka vēlāk, kad tev vajag izjaukt mēbeli, to vienkārši nevar izdarīt, jo skrūva nevar atskrūvēt. Jā, tieši tā. Noliekam vietā. Vienu esam samontējuši, kas būs jāpiestiprina pie sienas. Esmu atvedusi tev bildes, es tev parādīšu, kā, izmantojot rāmīti un bildi, izveidot foršu kolāžu. Un lūk, piemēram, šajā rāmī ies vēl viens rāmīts iekšā, un šis rāmis vairāk kalpo kādu vienkārši dekoratīvs. Respektīvi, lai tā siena izskatītos dažādāk, tad mēs izmantojam dažādās formās tos rāmīšus un izmērus. Jā, tieši tā. Lūk, IKEA ir pieejami šādi spogulīši, ko mēs varam ielikt rāmītī. Tas gan ir kaut kas tāds, ko es pati nekad neiedomātos, ka rāmītī var ielikt arī spogulīti. Man šķiet, ka ļoti interesanti. Balto rāmīti liekam aiz spogulīšu. Nē, mēs izveidosim 2 dažādas kompozīcijas, kur šeit ir. Saprat, jā, es tūlīt uzlikšu vārciņu, un tad mēs redzēsim rezultātu. Lūk, un tu jau parādīji, un man jau šķita, ka mans variants patīk labāk, kad nav baltais rāmīts. Kā tev šķiet? Varbūt ka tas arī ir tas interesantais, ka tieši liekot to kompozīciju pie sienas, mēs varam redzēt to kopskatu. Lūk, Elīna kāpostos. Jā, skaisti. Vasara gaisā. Nu, manuprāt, kaut kā šādi arī varētu izskatīties mūsu kompozīcija. Man šķiet būs ļoti skaisti. Jau tagad tas grīdas tā izskatās, kur vēl nedaudz tuvāk. Bet tas, tur vēl rāmīcies, tā kā tur ir vēl tā šķirbiņa būs mazāka, manuprāt. Nu tā, tu plānoji, tu skrūvēji, es nezinu neko. Tu nezini neko, mēs tev visu parādīsim. Tur varētu sagaidīt kādas toņas, kādas krāsas. Pārsteigums. Kā Elīnai veicās ar visu uzdevumu? Lieliski. Ja? Jā, mēs strādājām, melnām mutēm. Labi, un kā patika dizains? Sākumā, kad tu to redzi bildēs, un tā ir viena lieta, bet tad, kad tu redzi jau, kad parādās tās kontūras un aprises, tad es domāju, ka rezultāts tev patiks ļoti. Nē, ko tam man? Galvenais, ka tev un taviem kolēģiem patīk. Tad laiks mums visiem doties, skatīties, kas jums tur sanāca. Nāc, mēs parādīsim. Mamma mia! Wow! Nē, nu to es saprotu. Paskaties, un spoguļu vesels lērums, uzreiz telpa lielāka.
ļoti, ļoti skaisti. Un zini, ko es uzreiz ievēroju? Ka tā ļoti mājīgi te viss ir. Te tā uzreiz tā piesēst un tad stāsti, kā te vieta, ko tu atvedi vai ne. Klau, varbūt Linda pastāst vēlreiz par to izkārtojumu, ko un kā tu esi paredzējusi tieši šajā telpā? Esmu izveidojis tādu kā centrālo galdu, kur var forši apsēsties Elīna ar saviem sadarbības partneriem. Kā arī šī ir vieta, kur viņi var vadīt kaut kādas online pārunas, un fonā viņai būs fantastiska siena. Šī siena ir kā tāds skats nākotnē, kur mēs ejam. Mēs pieaugušie ar savām idejām un skatu, un kāpēc mēs to darām. Nākamajām paudzēm, kas nāk aiz mums, lai viņiem varētu nodot to pašu labāko, ko mēs esam iemācījušies. Šeit ir tāda kā maza vietiņa, krēsli, kur var apsēsties un jauki pārunāt. Jā. Kādas neformālākas sarunas. Jā, kad nopietnās sarunas ir beigtas, tad var nedaudz vairāk par pie ķirbīšiem. Ķirbīšus es ieviestu, jo tas arī ļoti sasaucās ar šo Svaigi LV. Manuprāt, šo telpu īstenībā var ļoti viegli ar dekoriem mainīt pavisam citu sajūtu. Gan nomainot augus, nomainot spilvenus. Vai var parādīt virtuvi? Protams, nāc. Olā! Es taču te atceros, ka es te čakarēju kaut kādu galdu, kaut kādu ripuli apaļu, te liku pa vidu, te viss bija kaut kā aiztaisīts cietu. Kas tas vispār bija pa milzu skapi, kas tur stūrī bija? Tas ir vecu laiku piemiņas, kuras tagad ir citās mājās. Tu zini, par ko man vislielākais pārsteigums, ka šī ir pilnvērtīga virtuve. Telpa it kā iepriekš šķita tāda pavisam niecīga maziņa te ar daudz visādām un likās, labi, tad būs varbūt... Nebija funkcionāli, varbūt 2 cilvēki tev kaut kādu sviestmaizi pārgriezt uz pusēm un tad jau iet ārā, jo nekam citam te daudz vietas nebija. Kad mēs šajās telpās atnācām, tad virtuve jau bija gatava, un mēs nekad iepriekš nebijām domājuši, ka varētu mainīt plānojumu vai kā mēs virtuvi izmantojam. Un šobrīd, tad, kad viņi ir tik skaisti iekārtoti, tad pārmainīts tas virziens, kur ir virtuves iekārta, kad ir atbrīvojusies telpa. Tas dod to sajūtu, ka tajā telpā tev gribas uzturēties, un tā arī ir tā lielākā pārmaiņa. Radiators! Čau, radiator! Čau! Izrādās, viņš visu laiku bija noslēpies. Viņš tagad arī piedalās. Vienmēr mēs iepriekšējos raidījumos, kad ir bijusi jāpārveido virtuve, tas ir tomēr nopietns darbs. Kā jūs ar to tikāt galā? Daļu kopā ar Lindu. Linda man ierādīja un iemācīja, kā sekot visām instrukcijām un mēbeles, kā saskrūvēt. Un tad kopā ar kolēģiem, kad viņi atstāja visu mūsu rīcībā, viņi saka, tagad dariet jūs. Un tad kopā ar kolēģiem un dzīvesbiedriem mēs to darbu visu kopā arī paveicām. Malači. Tiešām, viss sanāca ļoti labi. Kad es ienācu šajā telpā, man šī telpa ir tukša, bezpersoniska, noteikti neko nestāstu par šo uzņēmumu. Tā kā, man liekas, mēs esam radījuši Svaigi LV telpu. Beidzot, mums ir tāda telpa, kur mēs varam satikties un parunāties par tām lietām, kas mums ir būtiskas mūsu darbā. Biznesā, tāpat kā dabā, ir vajadzīgi labvēlīgi apstākļi un apkārtējā vide, lai tas nestu augļus. Un šeit šādi apstākļi tagad ir vienkārši perfekti. Daudz vairāk! Wow! Opa!